tur gar sienu tādi mazas skudriņu kolonija vienkārši iet, un tā ir tava pirmā pieredze ar dzīvokli. Pirms jūs braucat kaut kur, izpētiet, lūdzu, lietas, lūdzu, izpētiet. Tā ir vienkārši iespēja, kas ir jāizmanto. Eiropas Savienības pase, ka tu esi Eiropas Savienībā. Un tā ir tāda vērtība. Jā. Cilvēki to neapzinās, cik Eiropas pase ir liela vērtība. Jā. Teiks, Kāru. Prieks redzēt tevi. Pastāstīji, kā tu izdomāji, ka tu pieteiksies Erasmus praksē? Zini, kā studiju laikā es visu laiku jau domāju par to Erasmusu, un uz to semestri vai uz veselu gadu aizbraukt man vienmēr likās rīktīgi forša lieta. Bet es jau tā ātri sāku savu karjeru. Man bija pamatdarbs, pilna laika studijas un vēl dažādi projekti, un tas bija ļoti grūti apvienojams. Bet tajā brīdī, kad pabeidz augstskolu un tāda liela dzīves daļa tev ir noslēgusies, tad tas bija pareizais brīdis, kad doties piedzīvojumos. Okay. Bet tu skaidri jau pirms tam zināji, ka tu brauksi pēc studiju praksē, vai arī tu pabeidz studijas un izdomāji, ok, tagad vai nekad? Tas bija mirkli pirms studiju beigšanas. Es nonācu līdz tām idejai par to, ka es gribētu to darīt. Ok, interesanti, jo es biju jau iedomājusies kaut kādā 2. vai 3. kursā. Es zināju, ka es braukšu studiju praksē, pēc absolvēšanas. Jo es zināju, ka es negribu uzreiz sākt savu 9 to 5 darbu, ka es gribu vienkārši izbraukt, saprast, kas notiek ārpasaulē, varbūt tur ir vēl kaut kādas jaunas iespējas, jauni cilvēki, un tad atgriezties un visticamāk nobāzēties. Bet tu, man liekas, arī studiju laikā biji, vai ne, Erasmusā? Jā, es biju studiju laikā Erasmusā, Vīnē, Austrijā, un tas, diemžēl, bija Covid laikā, bet tas man jau pavēra to, ka, ok, man ir tie 12 mēneši, pirmos 6 es esmu iztērējusi, bet hei, man ir vēl 6. Un tad arī bija motivācija, ka tā kā viņi man ir kontā, tad es viņus vēl varu iztērēt. Jā, un tu esi pilnībā izmantojis visu iespēju. Tad kopā ir 12 mēneši. Jā, 12 mēneši. Kas tev bija tas galvenais signāls, kā tu nonāci līdz tam, kad tu pieņem to lēmumu vispār? Kā tas viss notika? Lēmums īstenībā nenāca viegli. Es domāju, ka tu man diezgan ļoti iespaidojies tā lēmuma pieņemšana, jo Tad, kad es sāku meklēt to praksi, es meklēju viena pati. Un es principā pirms tam vēl biju domājis braukt uz Ameriku, bet tur man īsti nesanāca. Tāpēc tu man piedāvāji doties kopā uz Spāniju. Jā, es diemžēl gribēju uz Ziemeļvalstīm, bet tur es īsti nevarēju atrast praksi. Un tad, pateicoties tev, tad arī mēs sākām meklēt šo piedzīvojumu uz Spāniju. Jā. Es domāju, ka mēs arī izvēlēties šīs valstis. Es tagad, skatoties uz to visu, labi arī saprotu, kāpēc varbūt Ziemeļvalstis priekš mūsu tādas kultūras darba, īpaši kultūras, ir svarīgāk izvēlēties. Jo tad, kad tu jau saproti, kā mēs nonācām Spānijas vidē, vai ne, tā uzreiz tā darba kultūra ir kaut kas pilnīgi tam, kā mēs esam pieraduši strādāt. Un varbūt kādam tas patiktu, bet es domāju, pie tā, kāda cilvēka esam mēs, tas mums noteikti radīja dažādas grūtības. Jā, gan grūtības, gan arī es teiktu, ka tas bija viens no tiem kultūras šokiem, ar ko mēs saskārāmies uzreiz esot tur. Jā. Es domāju, ka vispār visus to Erasmus braucienus var iedalīt 2 daļās. Kad tu esi vairāk mērķtiecīgi skaties uz tādu darba pieredzi, ka tu tiešām vēlies iegūt tādu darba pieredzi, tad noteikti tās Ziemeļvalstis ir labāk izvēlēties. Vācija arī tas reģions. Bet atkal, ja tu vēlies vairāk tādu laiku priekš sevis, tādu izpratni par sevi, tas, ko tu vēlies tālāk darīt un iepazīt vairāk cilvēkus un tādu kultūru, tad droši vien siltās valstis, kā Spānija, kā Itālija, droši vien būtu tāds labākais scenārijs. Noteikti, jā, pēc tā visa dzīves ritma un darba ritma. Jā, tev bija ļoti interesants teiciens, kādas ir Eiropas 2 veidu. Ir Tomato Europe un Potato Europe. Jā, šis ir. Ja jūs to saprotat, jūs saprotat, tad ir ļoti vienkārši. Jā. Ok. Un tādu aptuveni tajā procesā sagatavošanās bija grūti ar kaut kādiem dokumentiem, kā bija kaut kāda dzīves vietas atrašana, darba vieta atrašanas. Kā tas process viss gājas priekšā? Ņemot vērā to, ka mēs braucām 2, tas uzreiz nedaudz to organizēšanas procesu loģiski sarežģīja, jo tiklīdz tu meklē darba vietu 2 cilvēkiem, tiklīdz tu meklē dzīves vietu 2 cilvēkiem, principā, ja tu gribi visu laiku būt 2 cilvēki visu laiku kopā, tad tas būs sarežģītāk, jo ne visi uzņēmumi ņem 2 praktikantus, un ne visur var atrast vietas, kur ir pieejami tādi, teiksim tā, budžeta dzīvokļi, budžeta dzīves vietas, kuras ir 2 cilvēkiem. Jā. Tā kā tas, es teiktu, tajā pašā sākuma procesā
bija sarežģītākais, bet viss, kas nāk no dokumentu kārtošanas un komunikācijā ar augstskolu, es teiktu, ka tas bija pats vienkāršākais. Es biju gaidījis kaut ko daudz sarežģītāku, kad būs papildus vēl dokumenti, jo es zinu, ka braucot studiju Erasmusā bija diezgan vienkārši. Praksē ir principā, man liekas, tieši tas pats viss, kas ir braucot studiju mobilitātei. Tā kā tas bija ļoti vienkārši. Un man šķiet arī, ka tajā procesā es arī sazinājos ar cilvēkiem, kas iepriekš ir paši devušies, un vienam atrast jau ir īstenībā diezgan grūti. To es uzreiz brīdinu, ka tas nav viegls process, tas nav tā, ka tu uzraksti un viss ir uz sitienu. Bet man liekas, ka tu tiešām meklē un centies, tad noteikti to visu var atrast. Un tas varbūt lifehacks, ko es ieteiktu arī citiem, ir aizdomāties par to, ka viens ir šī Erasmus mājaslapa, kur tiek publicēti šie sludinājumi, bet tur katrā ir jāpiesakās ar garu motivācijas vēstuli, un tas ir ļoti laikietilpīgi. Un tas, ko Eva izdarīja, viņa priekš mums super tādu variantu uztaisīja, kurā viņa sagatavoja e-pastu par to, kas mēs esam un ko mēs jūsu uzņēmumā varam izdarīt un atrisināt. Un tad mēs vienkārši caur šo Erasmus mājaslapu meklējām šīs e-pasta adreses uzņēmumiem un izsūtījām šo piedāvājumu. Un tad beigās jau no tā, ka mēs nevarējām vairākus mēnešus atrast nevienu, vai ne? Un tur mēģinot ar kontaktiem visādos dažādos veidos. Mēs nonācām pie tā, ka mums beigās bija 3 vai 4 uzņēmumi jāatsaka. Bija 3 uzņēmumi, kuriem mēs atteicām beigās. Jā, un, protams, kad tajā brīdī, kad mums bija jāizdara izvēle par piedāvājumiem, arī dzīvesvieta spēlēja lielu lomu, jo tomēr viens ir tu atrod tā kā, kur dzīvot, un tas ir forši, vai ne, bet tad nāk vēl otra nākamā problēma, kur dzīvot. Un tajā valstī, respektīvi mēs bijām Tenerifē, un tad Tenerifē tā bija laikam arī tāda. Mums paveicās ar mūsu pirmo dzīvesvietu. Es jums vēl pastāstīšu, kāpēc tā ir pirmā. Bet ar pirmo dzīvesvietu, jo tas nāca kopā ar uzņēmumu. Un mums jau uzreiz bija piedāvāta dzīvesvieta. Un man liekas, ka ja izdodas to atrast, tad tas atrisina veselu lērumu ar jautājumiem. Jā. Tur atrisinās ļoti daudz un viss atvieglojas. Tur uzreiz ir mazāk dokumentu un mazāk domāšanas, mazāk organizēšanas. Principā, visu atvieglo. Un arī tāda lieta, ko man bija liels prieks, ka tomēr mēs atradām tādu uzņēmumu, kas jau ar to ir kādu laiku strādājis, un viņiem bija izveidota sistēma, kas mums palīdzēja uzreiz atbraucot, būt komunā, būt jauniešu grupā, kas to ir darījuši, un mums bija lieliski iespēja iepazīt daudz ātrāk foršus cilvēkus tieši šī iemesla dēļ. Jā, tajā ziņā mums ļoti paveicās. Jā, tur es piekrītu. Kā tavuprāt novērtētu šo pirmo prakses daļu, šo uzņēmumu, kurā mēs abi strādājām? Jā, man šķiet, ka tā lieta, kur varbūt mēs nokļūdījām, mēs abi ir tas, ka mēs tomēr tevi jau esam ar pieredzi darba tirgu un jau ar tādām mērķi jau tālāk doties ar kaut kādām mūsu prasmēm. Un tas, ko sagaida Erasmus uzņēmums, kuram tu pieskaries pēcstudiju praksē, ir jaunietis, students, kurš 4 gadus vai 3, atkarībā no bakalaura programmas, ir mācījies un tagad ir viņa pirmā tāda darba pieredze. Jā. Un tā ir tā lieta, varbūt, ko mēs neiedomājāmies, ko noteikti vajadzētu arī padomāt, ka tas ir tas, ko sagaida. Jo mums bija tā, ka mēs aizbraucām uz turieni un diezgan ātri jau mēs sapratām, ka tie amata pienākumi, kādi mums ir, tas galīgi nav tam, ko mēs esam spējīgi darīt. Jā. Un te bija droši vien mums arī diezgan ātri bija jāpieņem lēmums, un mēs jau ar tevi sapratām par to, ka varbūt ka šī nav īsti mums tā vieta. Un šeit atkal ir tāda nākamā mācība, būt gatavam pieņemt par to, ka nevienmēr viss būs izcili un ideāli. Un ka mēs diezgan ātri sapratām, un mums paveicās, mēs atradām jaunu vietu, kurā darboties. Un tas droši vien, lai kalpo citiem kā lieta par to, ka nevajag baidīties un nevajag sēdēt tikai tāpēc, ka tu esi tur piekritis, un tev vienmēr ir iespēja arī mainīt. Tieši tā, un arī tas maiņas process, te ir droši vien arī jāuzteic ārējo sakaru nodaļa. Ar to, ka viss šis prakses maiņas process noritēja ļoti ātri. Tur nebija nekādu milzīgu sarežģījumu, nebija arī tā, ka mūs ignorēja vai kaut ko atteica vai mēģināja vēl vairāk sarežģīt. Tiešām mums bija vairāki mītingi, sazvanīšanās Zoomā no Tenerifes. Protams, man liekas, es biju kaut kādā veidā nobijusies, jo mēs esam tikko ieradušies Tenerifē un viss nav tā, kā mēs bijām ieplānojuši. Tāpēc tas arī kaut kādā veidā mierināja, ka no augstskolas ir atbalsts, ka viss būs kārtībā, ka nekas traks nav noticis, palieciet tur un turpiniet to, ko jūs darāt. Jā, un arī plus par dzīvesvietu. Arī tā otra lieta, ka viens ir tas, ka tev ir uzņēmums, bet tev arī pie uzņēmuma ir piesaistīta dzīvesvieta. Jā. Un arī tas ir jautājums, kas tev ir jāatrisina. Un vienkārši tur šodien padomāt par to, kas ir tās varbūt prioritātes, saprast, ko katrs vēlas un nebaidīties, ja pienāk situācija, kad ir jāveic kādas pārmaiņas. Tieši tā. Pilnīgi piekrītu.
Kā tev liekas, kas bija tāds, ko tu visvairāk iemācījies prakses laikā? Vai no personības izaugsmes ziņā, vai tieši kaut kādas prasmes, tehniskās vai tādas lietas? Man ir divas. Viens tādā tieši darba ziņā ar mākslīgā intelekta dažādiem rīkiem. Es jauniem iepazinos, un man bija iespēja arī viņus izmēģināt un strādāt uzņēmumā ar cilvēku, kurš ir ļoti zinošs šajos jautājumos un kas var palīdzēt un vest tiem cauri, jo tas tomēr tā ir jauna pasaule, bet mēs saprotam, ka tās ir šobrīd ļoti vajadzīgas prasmes. Tas, laikam, es teiktu, ir tāda tieši manā darba ziņā, kas man arī tagad joprojām palīdz ar prasmēm un zināšanām, kas man ir. Un otra atkal ir lieta, tas dzīves ritms tomēr ir lēnāks, un tas ļāva mazliet paskatīties un dot iespēju tādu citādākam dzīves skatījumam. Jo, kad tu strādā augstskolā un pilnu laiku arī studijās esi, tas ir baigais rata ritenis, kurā tu visu laiku skrien, jo tev viss ir jāpaspēj. Un vēl viss, kas pārējais, un negribu sociālo dzīvi uzturēt, un ir jāatrod laiks arī draugiem un vispārējais. Un tad tev ir laiks pašam ar sevi, tev ir laiks uz visu paskatīties no malas, padomāt un novērtēt, varbūt, kas ir tavas prioritātes, saprast, ko tu varbūt tālāk vēlies darīt. Un man šķiet, ka tajā brīdī, kad tu esi absolvējis augstskolu, kad tikko bija skola, tagad pēkšņi tev ir jāizdara izvēle, un tagad tev ir jādodas tā kā, tu visu laiku esi tādā, tev ir kaut kur jāizdara izvēles, tev visu laiku ir kaut kas jāizlemj, vai ne? Un tu tādā varbūt kaut kādā spiedienā visu laiku esi, un tad man šķiet, ka tas Erasmus dod iespēju tā no visa bišķiņa autzūmot, paskatīties no malas un labāk, laikam, saprast, ko tālāk darīt. Jā, es pilnībā piekrītu par to otro daļu, jo tas Spānijas ritms, viņš tiešām, ka tie cilvēki ir pilnīgi nesteidzīgi, nekur nesteidzās, viņi tiešām apzināti dzīvo tajā momentā, kas, manuprāt, ir diezgan pretēji tam, kā mēs dzīvojam, tā kā tu saki. Un jā, es pilnīgi piekrītu, ka tāpat es nosauku to par prasmi, ka vienkārši apstāties, tiešām izbaudīt to momentu un būt tajā brīdī. Nevis vienkārši, ka man jāizdara viena lieta, jāizdara nākamā, trešā, ceturtā, un dienas beigās es vairs neatceros, ko es esmu vispār pa visu dienu darījusi. Bet visu dienu tu esi kaut kur bijis, kaut ko darījis un redzējis, bet vakarā vairs neatceries pat īsti ko. Jā, man liekas, man šodien tieši tāda pat diena. Es arī esmu tā izskrējis cauri. Atpakaļ uz vecā ceļa. Jā, un kā tev bija? Kas ir kaut kādas tavas prasmes, ko tu varbūt šī procesa laikā paņēmi, ieguvi? Tieši no prakses viedokļa, es teiktu, no profesionālajā izaugsmē, es teiktu, ka es īpaši neattīstījos, vai arī neattīstījos tik daudz, kā es biju sākotnēji plānojis pirms došanās pašā praksē. Bet es noteikti esmu attīstījusi savas organizatoriskās prasmes. Es gribētu to teikt tā. Man bija daudz vairāk brīvā laika, jo es aizgāju no darba, man beidzās augstskola, un līdz ar to es varēju papildus mācīties kaut kādos kursos. Piemēram, apgūt projektu vadības kursu, Coursera un tādas lietas. Tā kā jā, es daudz labāk tagad plānoju savu laiku. Man arī ir šis sevi apzināšanās, tas elements, ka es dzīvoju daudz vairāk apzināti. Es nesen iemācījos staigāt pa ielu bez austiņām ausīs, kas man ir milzīgs sasniegums. Tu gribi teikt, ka tu pirms tam vienmēr tā bija austiņas? Jā, wow, okay. Jā, visu laiku. Un es teiktu, ka jā, man arī bija daudz vairāk laika sev un arī saprast, ko es gribu darīt un arī saprast to, kā man nokļūt līdz turienei, to, ko es esmu iedomājusies. Un, jā, ko man darīt, un arī jau sākt darīt. Tāpēc, atbraucot atpakaļ uz Latviju, man jau bija sarunāti projekti, sarunātas sadarbības, ko es jau biju norganizējusi, esot Tenerifē. Jā. Tā kā svarīgākais, laikam, bija izmantot šo lēno dzīvesveidu savā labā. Jā, es domāju, ka mēs varam droši vien piekrist par to, ka Erasmus tāpat kā augstskola ir nevis par to, ko tu viedos, bet ko tu pats paņemsi no tā. Jā, noteikti. Un es domāju, ka tas ir tāds svarīgākais veids, kā uz to skatīties, ka nevis tikai ko te viedos vai ko tev liks darīt, bet ko tu pats tā kā būs gatavs paņemt un varbūt vairāk papildināt. Jo man bija tieši tas pats, ka šajā uzņēmumā, kur mēs strādājam, viņiem meitas uzņēmums arī ir Erasmus skola, uz kurien brauc no dažādām valstīm uz konkrētu periodu, un viņiem māca par dažādām lietām, tā kā, kas ir tam kursam aktuāls. Un arī es uzrunāju šo skolu, un man arī bija vairākas reizes, kad es strādāju kā skolotājs ar jauniešiem šajās programmās. Attiecīgi, jā, varbūt no tādas pirmās perspektīvas tas nebija tāds, vai ne, sapņu darbs vai kaut kas tāds, ko mēs gribējām, bet, kad tu pats mēģini un centies, tad jau tās iespējas var atrast un viņas atrod tevi.
Es gribu zināt, kas ir tava lielākā kaut kāda lieta, kur galīgi viss nogāja greizi? Kaut kāda situācija vai varbūt kaut kāds notikums, kas tā spilgti palicis atmiņā? Ok, man liekas, ka tu man šajā piekritīsi, ka tā varētu būt arī tava situācija. Un šī ir mācība visiem pārējiem, kā pirms jūs braucat kaut kur, izpētiet, lūdzu, lietas, lūdzu, izpētiet, kārtīgi izlasiet bukletus. Jo tad, kad mēs atbraucām pa nakti Tenerifē, ielidojām lidostā, mums no dienvidu salas puses bija jātiek uz ziemeļiem. Un, protams, mēs neizdomājām, ka ir tādi speciāli autobusi, kas ved pa nakti par kaut kādiem 15 eiro apmēram. Mēs izdomājām, ka mēs ņemsim taksi. Taksis, kurš brauc no Tenerifes dienvidiem līdz ziemeļiem, maksās 150 eiro. Jā, un mēs, divi gudri jaunieši, samaksājam 150 eiro nakts vidū. Un vēl pēc tam 20 eiro, lai no viesnīcas, kur mēs dabūjām atslēdziņas, vēl aizbrauktu līdz mūsu apartamentiem. 170 kopā. Es tev piekrītu, ka šis ir mūsu tāds lielākā reize, kur galīgi viss nogāja greizi, bet es domāju, ka to visu dienu var papildināt vēl garāku. Pirmkārt, viens ir tas, ka mums bija šī takša sāga. Otra lieta ir tāda, ka mēs ienākam mūsu dzīvokļu mājā un mēs uzgājām pa nakti pilnīgā tumsā ar visiem lieliem koferiem nepreizā kāpņu telpā. Jā. Un pēc tam tev tas viss ir jāstebī lejā. Tev ir bijusi visa diena ar pārlidojumiem, vienkārši piedzīvojumos. 30 kg koferi. Jā. Uz 4. stāvu. Un pēc tam ienāca vēl dzīvoklī, un tur gar sienu tādi mazas skudriņu kolonija vienkārši iet, un tā ir tava pirmā pieredze ar dzīvokli. Un tad uzēj uz balkonu un skaties, kur tev ir sarūsējis pilnībā veids mašīna un viss pārējais. Jā, piedzīvojumi nekad nebeidzās. Tas ir skaidrs. Ok, un tāda tava skaistākā atmiņa? Kaut kas tāds top notikums, ko tu varētu izcelt? Skaistākā atmiņa noteikti ir ar cilvēkiem, ar to komūnu, ar kuru mēs bijām kopā. Viens noteikti ir, ka mēs braucām uz 3 dienām visi kopā kā grupu uz dienvidiem. Tad klases ekskursija ir. Jā, burtiski tā kā klases ekskursija. Un tas klimats, tā atmosfēra, kāda ir salas ziemeļos un dienvidos, kaut arī viņi ir tik maza, ir pilnīgi atšķirīgs, jo pēc tām 3 dienām, kurām mēs atbraucām, es tiešām jutos, ka es 3 dienas tikko biju Turcijas kūrortā vienkārši dzīvoju. Tur ir pilnīga cita dzīvošana. Es teiktu, ka tā ir viena no manām siltākajām atmiņām, jo es atceros, ka mēs atvedoties no visiem pārunājām arī šo, man liekas, lielākā daļa to arī teica. Es domāju, lai saprastu to salīdzinājumu, ka tu esi Rīgā un tev ir ziema, un tu aizbrauc no Rīgas līdz Talsiem, un Talsos jau tu esi pilnīgā Turcijas kūrortā vienkārši atpūties saulītē. Tas ir tāds, laikam, kā tu vari tās divas salīdzināt. Protams, arī ziemeļdaļā ir silti, bet ziemeļdaļā ir vairāk tā daba, un tad dienvidaļā ir vairāk tā saule, karstums un tūkstnes. Jā, es teiktu, ka dienvidaļa ir tāda vairāk kā britu turistiem uzbūvēta. Jā. Tā varētu teikt. Nu, un kā ir iet cauri tam maiņas procesam? Es teiktu, ka tas nāca komplektā ar to praksi, kas bija. Jo tas uzņēmums, kur mēs strādājām, tās bija arī kopstrādes telpas. Un no turienes tur bija cilvēki no visdažādākajām pasaules valstīm. Ne tikai Eiropas, bet arī no pasaules. Un arī turpat no Spānijas, no Eiropas Spānijas, nevis no Kanāriju salām. Un es teiktu, ka tā bija vieta, kur mēs šo komūnu arī saņēmām, jo tur bija 4 dienas kopstrādes dienas, kad sanāca pilnīgi visi cilvēki, un katru otro nedēļu bija arī kultūras vakari, kur mēs spēlējām galda spēles. Un es teiktu, ka patiesībā tie kultūras vakari arī bija tās reizes, kad mēs tiešām sadraudzējāmies arī ar pārējiem cilvēkiem. Un tad jau sākas, ka jūs atrodat kaut kādas kopīgas intereses, un tad jāriku, mēs varam iet piekdienās uz to jogu, vai arī mēs varam iet, kā tu gāji, spēlēt volejbolu, vai arī braukt kaut kur ekskursijās, vai kaut kur apkārt salai. Pārgājienos iet. Jā, un pārgājienos. Un 6 mēnešu laikā tu to komūnu, to cilvēku pulku ap sevi jau riktīgi uzbūvē. Tas arī bija tas. Un man liekas, ka par tiem cilvēkiem arī ir svarīgi pieminēt, ka tā kā mums bija iespēja iepazīst tik daudz dažādus cilvēkus no dažādām pasaules vietām, tas tik ļoti, man liekas, atver tādu skatījumu, lai saprastu, ka cilvēkiem ir pavisam cita veida, piemēram, problēmas, par kurām mēs pat šeit dzīvojot nevaram iedomāties, vai cilvēkiem ir pavisam cits skatījums uz kaut kādām lietām. Un
ir tik forši, ka tev ir iespēja tādu iekšējās arī lietas kaut kādas uzzināt par valstīm un kāda ir patiesā situācija, nevis to, ko tev stāsta varbūt medijos un ziņās. Un ka tu uzbūvē tādu ļoti lielu informācijas lauku, kas tev pēc tam palīdz arī vienkārši pat nesaistot no darba būt par labāku profesionāli. Jo tu esi labāk zinošs, tu esi labāk ar tādām starpkultūra attiecībām, izproti kaut kādas lietas. Un dienas beigās, tad, kad tu gribēsi pēc tam vēlāk dzīvē kaut kur aizbraukt ceļojumā, tu zini, ka tev puspasaulē būs cilvēki, pie kuriem braukt ciemos. Noteikti, jā. Vēl pie ko es pie tā gribu pielikt, ka es uzzināju, tie cilvēki, kas savācās, tie digitālie nomadi, kas tur pārsvarā arī bija, viņiem ir tik dažādas tās profesijas. Jā. Citreiz viņš man stāsta, ko viņš dara. Es pat nesaprotu, ar ko viņš konkrēti nodarbojas. Tur, man liekas, varēja atrast cilvēkus ar pilnīgi jebkuras sfēras, ar jebkuru nodarbošanos, sākot ar influenceriem un youtuberiem, gan cilvēkiem, kas viņus menedžē, beidzot ar mākslīgā intelektu rīku izveidotājiem un grāmatvešiem. Un tas ir milzīgs spektrs, kas tur bija. Man liekas, pilnīgi jebkuru darbu, ko var darīt attālināti, mēs noteikti sastapām kādu, kas kaut ko tādu vai tajā jomā dara. Jā, noteikti, jā. Abrīnojami. Tas arī dod tev pavisam citu perspektīvu. Ja mēs esam varbūt pieraduši mūsu kultūrā tā dzīvot uz tā, ka mums ir darba vieta, tu dodies uz ofisu, tā kā strādā, un loģiski, mēs to esam redzējuši, to mūsu vecāki ir darījuši, un tas ir, tev izveidojas jau tas skatījums dzīvi, ka tas ir veids, kā jādara. Bet, kad tu padzīvo tur, tad tev pat šķiet, varbūt mazliet pat grūti ir atgriezties tādā dzīves ritmā, ka tu esi ieraudzījis, ka var arī tā. Un tajā veidā tu pats nosaki par savu laiku. Tu vari pielāgoties, tu vari darboties, tu vari strādāt no vienas valsts un pēc mēneša strādāt pavisam no citas valsts. Un tas tev tādu perspektīvu uz dzīvi iedod, ko tu iepriekš nekur citur tā īsti pat, un arī vienkārši ceļojot nevarētu noķert. Precīzi. Es teiktu, ka es esmu iekritusi tajā kā teikt, bedrē negribētos teikt, bet es esmu iekritusi tajā vietā, jo es ļoti šaubos, ka es tagad varētu atgriezties ofisā, strādāt no 9 līdz 5, ka es varu organizēt pati savu laiku, strādāt no jebkuras vietas, valsts, jā, kā tu teici. Tā kā jā, ir grūti tikt no turienes atpakaļ ārā. Tas ir interesanti, jo es to ieraudzīju kaut kādā sākuma posmā, bet tad, kad man ir tas ofis, man ir sava darba vieta, un tā ir tā vide, kad es zinu savā prātā, ka tad, kad es atnāku šeit, es strādāju, man tas atkal palīdz. Man vajag tieši, ka man ir tas ofis, jo es noteikti gribētu kaut kādos posmos, komandējumu un tādas lietas, bet man atkal tieši patīk, ka man ir tāda vieta, kurā es varu pastrādāt. Gaumas lieta. Jā, tieši tā. Mēs par gaumu nestrīdamies. Vai tu ieteiktu braukt pēc studiju praksē? Viennozīmīgi. Kāpēc? Manuprāt, jau pat visām tām lietām, ko jau iepriekš mēs ar tevi izrunājām, vienkārši tas tev liek pilnībā paskatīties uz savu dzīvi, kāda tā ir bijusi līdz šim, un dod pavisam jaunu perspektīvu uz to, kāda tā varētu būt turpmāk. Tev ir jāatstāj draugi, ģimene, viss pilnībā aiz muguras. Tev ir jādodas uz pilnībā nezināmu valsti, vai ne? Tev ir jādzīvo pilnībā nezināmā vietā. Tev ir vienkārši jāiepazīstas. Tev nav vairs iespēja piezīmēt draugiem un satikties. Tev ir jāiet ārā, tev ir jāiepazīst cilvēki, tev ir jāveido kaut kādas attiecības, tev ir tā iespēja braukt, redzēt. Tev viss ir no jauna. Tas viss ir kā jauns sākums. Un es ticu, ka ir cilvēki, kuriem varbūt tās ir tā kā bailes, un es saprotu, kāpēc, jo tas tiešām ir bailīgi. Tu pilnībā visu atstāties muguras un kaut ko jaunu darīt. Bet es domāju, tu man pilnībā piekritīsi, tad, kad tu tam visam posmam iziet cauri un uz to visu saskaties, tu pats apzinies pie sevis, ka tu būtu muļķis, ja tu nebūtu aizbraucis šādā situācijā. Jā, noteikti. Es domāju, ka tu vari papildināt, bet tā ir vienkārši iespēja, kas ir jāizmanto. Tu pat, man liekas, nevajag skaidrot. Tev apmaksāti ir iespēja doties uz citu valsti un kaut kādu laika posmu tur dzīvot un baudīt citu kultūru, iepazīt jaunus cilvēkus un izprast pašam labāk sevi. Noteikti. Es pilnībā piekrītu pie tā teikuma, ka tu saki, tev burtiski sniedz šo iespēju. Tas, ka tev ir Eiropas Savienības pase, ka tu esi Eiropas Savienībā. Un tā ir tāda vērtība. Jā. Cilvēki to neapzinās, cik Eiropas pase ir liela vērtība. Jā, tas ir jāizmanto, tās pases potenciāls. Un tas, ka mūsu augstskolā vēl pie tam to ir tik vienkārši izdarīt. Jā. Es domāju, ka studenti līdz galam neapzinās, ka braukt studiju mobilitātei un pēcstudiju praksē, ka tas ir ļoti vienkārši un ka to vajag darīt. Jo manā gadījumā, braucot studiju praksē, es nedomāju, ka es tik ļoti mainīšos, vai tā prakse atstās uz mani tik lielu ietekmi, kā tā atstāja. Un tagad, atskatoties atpakaļ, kā tu saki, jā, es teiktu, ka es biju diezgan citādāks cilvēks nekā
kad es esmu atbraukusi jau tagad atpakaļ. Jo es arī uzzināju un piedzīvoju lietas un ieguvu kontaktus, un man bija sarunas, kuras es nezināju, ka man vajadzēja. Un tās ir tās, kas atstāja iespaidu uz manu domāšanu un uz manu personību. Jā. Tas ir vienkāršākais piemērs, kā uz to paskatīties, kad mēs atbraucam uz Tenerifi, un tur ir pilnīgi normāli sasveicināties, ka tu satiec pilnīgi nepazīstamu cilvēku, iedot bučus uz abiem vaigiem. Tas ir pilnīgi normāli sasveicināšanos ar cilvēkiem, ko tu satiec, vai ne? Un kā mēs smējāmies, ja es Latvijā pieietu pie pilnīgi nepazīstamu cilvēku, piemēram, pie sievietes, vai ne, un ar viņu sasveicinātos, viņu sabučot uz abiem vaigiem, es droši vien būtu jau policijas uzskaitē. Jā, tā kā es domāju, ka jebkuram, kurš to domā un kurš vēl apsver vai mēģina varbūt izvērtēt pie sevis, vai tu darīt vai nedarīt, es domāju, mēs vienkārši varam teikt, ka ir jālec piedzīvojumos un pēc tam jādomā, nevis jādomā un pēc tam jānobīstas un nevajadzētu likt. Jā, riskējiet, jo tie, kas riskē, tiem pieder pasauli un tie ir kas ir kaut ko sasnieguši, tie, kas riskē. Es domāju, ka mēs ar tevi varam abi divi dot. Mēs varam ieteikt, jebkuram doties, un, ja gadījumā kāds pēc aizbraukšanas Erasmusā pateiks, ka tas galīgi nebija labi to darīt, mēs refundosim jūs Erasmusu. Uzmanīgi. Jā, tā kā, vienkārši, protams, jokus pie malas, bet darat, nebaidieties, un nevis, ka tas skan vienkārši tāds motivējošais tagad jādara, bet vienkārši parunājiet ar kādu, kurš to ir darījis. Savā draugu lokā paskaties internetā, pameklējiet, vai ar mums, vai augstskolā vienkārši var aiziet uz šo Erasmus biroju. Jums tur ir cilvēki, kas par to pastāstīs. Viņi droši vien ieteiks arī kādu, ko aprunāties, kas to ir darījis. Painteresēties. Varbūt nepieņemat to lēmumu paši pie sevis, bet noskaidrojiet par to, kādas ir iespējas, ko var darīt un kāpēc to vienkārši ir jādara un nevajag domāt. Tad bezmaksas iespēja augt, mācīties, iemācīties, satikt cilvēkus. Jums maksā algu, lai jūs brauktu uz ārzemēm un strādātu un iegūtu darba pieredzi.